Es esmu Roberts, tas ir mans brālis Raimonds. Mums daudzreiz, diemžēl, sajauc, nu jā. Un tagad Raims ir atbraucis no Anglijas, un es gribu vienkārši saprast, kātad latviešiem iet Anglijā, kāpēc viņi brauc uz turienu un kāpēc viņi atgriežas. Un pasaka, kāpēc aizbrauc uz Angliju. Tev jautājums uzdev katru dienu. Ko tu gaidīji? Es pat nezinu, ko es gaidīju. Nē, nu kā, bija kaut kāds mērķis, kāpēc tu tur brauc? Kaut kāds idejas, kaut kāds projekts. Man pat nebija konkrēti, teiksim, ka tā doma vai konkrēti strādāt, vai konkrēti tikai dzīvot. Gribēju saprast arī, varbūt kaut kādu izējas pozīciju, varbūt kā dzīvesvietas maiņu vai vēl kaut ko. Bet tādi jāizmainīt dzīvesvietas. Jo viss ir labi šeit. Tieši tā, jo nebija labi. Gribējās labāk. Ko tev gribējās? Vairāk tam. Brauc vairāk vēl. Tieši tā. Nu labi. Jā, gāja. Nu, vēl bija vairāk, bet praktiski tā viena roku nopam būtu viss samaskādīts. Manā gadījumā tas neinteresē. Tas arī daudz cilvēks, kas ir laimīgi, dzīvos, strādās, saņem naudu. Nu labi. Tātad tu aizbrauc. Kāda gāja, kad iekārtoties darbā? Samērā jau iekārtoties darbā nav tik sarežģīti. Protams, ka cik nav darba pieredze Sandarā vai Grijā. Tas tik ļoti. Nav nekādas vērtības. Jebkuram cilvēkam, kas aizbrauc un nav strādājis nevienu dienu, apjūrē Eiropā, tad praktiski ir neviens izcīvā. Ar tevi negribēju runāt savu? Jā, uzrakst tā, bet kāda ideja. Tad ir tas, ka jāattīr vairākas tās pašas aģentūras, visi Anglijas darot savu aģentūru, tāda absolūti sveša sistēma. Un tad tas ir vesels cits stāsts, šodien jāattiecas. Jāatvienu daudz tās aģentūras jāatspējas ar savu informāciju, visu laiku par saviem jāatgāda, tad vienu jāatvienu vai jāiet vienalga. Tad ir iespēja. Viss vien ļoti cenšās būt vieglāk pārliek. Jā, mēs tev atvienu, visi tikko uz vienu, kur neuzproties, jā, mēs pirmais sārakstos un tā, kas ir visiem praktiski. Protams, ja nav praktiski angļu zināšana, tad vispār nav jāizbraukt. Tad tie laiki ir tādi. Kad ņēma visi pēc kārtas, tagad jāsāk uzvēlēt. Jā, vismaz kaut kāds, kas tur basic. Nu labi, bet paklausies. Labi. Tu aizbrauc satikt daudz latviešu, saka, daži no viņiem laimi. Bet šobrīd ir tāda viena akcija, Liepājas viens mākslinieks, Valds Zāri, uz Rīgas lidostu šosei. Un tas ir protests tiem, kur brauc projām. Jā. Tā ideja tāda, nu, kāpēc latvieši brauc projām, jā. Ja tepat Latvijā ir ko darīt un mums ir savu valsts, savas nevar. Ideja tāda, lielākoties, ko es sastapu, kas ir nebraukuši, lielākoties tie cilvēki ir baigi no seviem un baigi no kaut kā. Tad, nu, pagaid, tad tu arī beidz. Es sapratu arī, ka es kaut kā baigi no seviem, pats no seviem. Es arī braucu, lai man bija stipra vēlēšanās, kaut kur aizbraukt, atpūsties no ģimenes un atpūsties no daudz. Tad, nu, tev nobužināja Latviju. Diezgan, jā, jo praktiski tā izdevošanas spēle. Tad pagaid, bet Anglija var ļauj atpūsties no tā visu. Jā, tikai citādi Anglijā atkrīt nav jādomā par to, kur es nopelnīšu un ko es nopelnīšu. Jāiet darbu, tad problēmas atkrīt par to, kas dzīvo, par ko var braukt. Tad parādās, protams, cits problēmas. Praktiski visu savu enerģiju, praktiski visu sevi ir jāatgriež. Man to nepaliek laika nekā vairāk. Tā drusci viegam. Varbūt jaunāki cilvēki kaut ko atliek, tad 20 gadu vēl kaut kā
Tu jau paspēji padzestīties zāli papīpēt, tad sūds pataisīt. Latvijā jau ar to. Nē, protams. Reāli. Ir tas, kad es arī tur uz vietas runāju cilvēkiem, vai tu esi laimīgs, trešdienā redzot, ka cilvēks nevar redzot, uz teikt, sākot trešdienā saņemot. Tas ir tas šeit, jā. Jo es pats priekš uzdevu cilvēkiem jautājumu, ko es atrast priekš sevi, tāpēc, ko es šeit. Jā, tad es saņēmu tāds stūps atbildes, lai neatzīst to, es pats jau. Jā, te ir labi. Nu, tas vienīgums ir tāds relatīvs, šā laikā, kad viena ir jāuzpilsas, ka darba neizmetīs, ja izmetīs darbu, tad palīdz dzīvos darbam, kas Nu labi, bet vai tu redzēji kaut kāds latviešu, ka sasniegts kaut kādu līmeni, visu stabili, daudz naudas? Nevienu. Tad mēs tur esam kas? Kas mēs tur esam latvieši? Reāli es tu pateiktu, ka mēs esam fucking foreigners uz katru stūru un principā vienā līmenī ar Zambiju, Keniju un manas līmenis blakus strādāja tas Afrikas kontinents un vēl daži poļi, daži latvieši. Das wirklich vēl pārstāvā. No, teiksim, no 100 strādniekiem bija tikai 4 brīdi. Tad mēs tur esam melnie, Baltie melnie, Baltie neģeri. Es pat teikšu, ka neģeri jūtās labāk, jo viņiem piedās. Visi latviešiem vairāk ambīcijas, latvieši vairāk cenšas kaut soda mostučī, atcelties kaut kādā drusciņā amatā, lai būtu sēdnieku priekšnieks. Tu gribi teikt, ka latvieši tur viens otram nepalīdz un nav vienoti? Noteikti nav vienoti. Es zinu tā, ka man palīdzēja vairāk poļu lēšam un dejiem kas tikai no latvieši. Kamēr nav problēma, latvieši ar tevi runā. Tikmēr tevi ir tāda problēma, tā visi latvieši tikai pozitīvi. Kā to var izskatīt? Es īstenībā to mēģināju izskaidrot. Es saprotu vienu, ka uz turien aizbraukt, es nejautā labākam mūsu, ne tikai mūsu, bet jebkuras nācijas garga nejautā labākām, nejautā apziņu. Tu domā, mums viņas nevajag? Es domāju, ka nē, jo no tos cilvēks ir viena darba, kuras ir jāies vēl tikai pusgadu padzīvošu, braukšu noteikti atpakaļ, jo meklē darbies Latvijā, domā par šeit, domā kā mācīties, kā darīt. Ir tā cilvēciņa ļoti prieks. Bet ir otra daļa, kas bļauj faktu Latviju, faktu visu, kas tur tiks mums braukt, mums var bļaudēties, mums var braukt atšķirīgi, tas mums mēģinās braukt. Jā, pierās, bet te man maksā naudu, zinot tā rupis stulbiņi jau palikuši ir praktiski par stulbiem brītiem. Reāli es nepat redzēt, lai viņš sapūst. Es domāju, ka tāda nācijas aptība. Jā, baigi foršā filmas, baigi foršais, jo parādās tie cilvēki, kuriem praktiski visiem nav slēdz. Viņiem nevajag Latviju. Viņiem nevajag Latviju, viņiem tā vietas kartas, kur viņiem ļoti neinteresē, viņiem vienalga, ja šodien ir Anglijā vai vienalga Skotijā vai vienalga, kur maksā ir Latvijā. Vai Alžīrā vai Rokokus vai neņem pakaļ Skotijas, tas tā ir dzīve, viņi ir izvēle. Ubi bene, ibi pār. Jā, Ibi bene, ubi pār. Īstenībā es satiku arī Krievs, kur Tallinas Krievs, tur Krievijas, tas ir migrācija. Nu, dzīvesveids ir migrācija. Viņi te padzīvojuši ir Igaunijā, tagad Anglijā, pēc tam pēc cilvēki jūtās labi, cilvēki dažādi. Lai valda no Dievs un lai viņiem veicās un lai viss ir labi. Bet tādā ziņā ļoti maz no viņiem es gribētu šeit redzēt. Nu labi, tieši tā, bet tagad jautājums tāds. Nu, tie cilvēki, ja nu viņi tādi ir, jā, tā kaut kāda mūsu tautsdēļ, labi, kaut kāda mūsu tautsdēļ. Kā viņi tā ir radušies, tā tautsdēļ tā? Es no 500 ciemi ir izmiruši Latvijā, nu nav viņi vairāk, jā. Tātad, nu, viena daļa no tiem ciemiem ir tie. Kā viņi ir radušies, kāpēc tādi cilvēki? Es jau neesmu nekāds, teiksim, ģeopolitikas speciālists, lai atbildētu šiem jautājumiem, bet arī man joprojām ir liela aizvainojuma. Es arī visiem saku, es ļoti mīlu šo vietas kartus ar visu tam piedarušo, bet šeit noteikti man neapmierinies. Man ļoti daudz aizvainojuma pastāvīšu vienkārši. Uz valsts iekārt. Atsevišķiem konkrētiem darbojumiem, manipulācijām ikdienas. Es domāju, ka tas ir arī rezultāts 20 vairāk jau gadu darbības.
iekārtas darbības. Tie ir tie iekārtas bērni. Lielākāties tie ir jaunieši, 22, jā, 20 kas ir šajā republikā. Ne jau mūsu branži, kas mēs vēl tur ar karodziņiem skraidījām, mums vēl kaut kas asiņas ir. Šitā paudze, kas ir vēl, viņi jau saka, mēs nevienam tur nerūpam šeit, mēs vismaz atbalstu varam saņemt, ka kolektīvi vēl kaut ko vēl rūpam. Labi, bet kā ir ar to, kā ir ar kultūru, ar mākslu, ar literatūru, ar šīm lietām? Nav tāda iedzina, nav iedzina, teiksim. Tātad tā valsts, šī valsts par to nav rūpējusies, lai šī paudze saņem. Šeit vēl ir kaut kāda kultūra, kaut kam interesē, tev laikam acīm redzot, tāpēc, ka tāda idiota kā mēs vēl esam, ne? Bet tā paudze, kas aug Anglijā, teiksim, es runāju ar veciem brītiem, es saku, kurienes jums tik vēl tik jūt, ja? Viņš saka, no 70. gadiem sākot, ja? Es saku, reāli no 70. gadiem sākot, un tās jau ir vēl divas idiotu paudzes, ja? Un tagad tā ir nomirus nācija, tas tagad par Jāni Miloni, bet ir nezinu. Mēs te redzam, viņi atbrauc uz Rīgu, mēs to redzam, viņiem tas ir normāli, iet viem sev virsū 18 gados, čurāt pa stūriem, tur tāpat uzvedās kā šeit, no trakta. Un mūsējie paliek tur tādi paši, un tie, kas mūsējie aizbrauc uz turien, viņi jau ir tādi paši, viņus interesē tikai kaut kāda nopelnīt naudu, uzpīpēt zāli, nopelnīt kultūra ir kuram krūtāks kompjūters vai kompjūters spēle, ja kā ir. Labi. Kultūra es tur neredzēju, šeit ir kaut kā. Labi. Ar kādu domu tu atbrauc atpakaļ? Kādu domu? Ar kādu domu, jā. Ar kādām jūtām? Tomēr, pirmām kārtām man šeit ģimene cilvēki ar kādām jūtām. Mēs varam uzgriezt te kārtīgi. Nu, iegriezt to zemi. Varam, labi. Noteikti, varam. Es nezinu, kas priekš tā jādara. Es vairāk liecos domāt par to, ka man ir kaut kāda personīga atbildība. Jā, mana personīga atbildība ir ne jau aizbraukt uz Angliju, dzīvot tur. Jā, ar domu dzīvot tur, ja man būtu vienalga dzīvot, es gribu dzīvot šeit. Un viena lieta, ko es sapratu noteikti, es noteikti negribu, lai mani bērni izaug kaut kur negribu, lai viņi tur tādi. Tiem cilvēkiem, kuri tagad domā par to braukt vai nebraukt, ko tu gribi pateikt? Nu, es domāju, ka kam ir drosme, lai brauc, kam ir drosme, lai paliek. Katram savs, bet katrā ziņā es esmu apmierināts, ka es biju, es redzēju, ko tas nozīmē. Man nav jāklausās stāsti, cik tur ir labi un te ir sūdīgi, ja? Es varu pateikt otrādi, cik te ir labi un tur ir sūdīgi, ja? Jo, teiksim, šeit es varbūt nopelnu mazāk, bet es mazāk arī iztērēju. Man ir laiks bērniem, man ir laiks sev. Tur man tā laika nav nekam, ja? Bet, ja es gribu dzīvot, tad es samaksātu par dzīvokli. Tātad cilvēki, kas taisās braukt, katrā ziņā jāizvērtē, kas ir svarīgi. Ja kāds grib braukt, lai brauc, lai apskatās, varbūt patiks. Tas ir tikai mans viedoklis. Man forša pieredze, es esmu pateicīgs, ka man bija iespēja aizbraukt. Iespējams, ja man paliks tā, ka nebūs to ēst, iespējams, ka es būšu spiest tā kā braukt, lai kaut kādu pusgadu vienkārši būtu paēdis, ja? Varbūt, es nezinu, ja? Nu jā, tas ir bijušais ex-gastarbeiters. Un mans mīļoties brālis joprojām, Raimonds Klimovičs. Ex-fucking foreigner. Jā, nu tā. Veiksmes, kas aizbrauc un veiksmes, kas atbrauc. Jā, tieši tā, visiem spēku un izturīt, kur jau ziņā un cerīgi.